Visizdevīgākā stratēģija līdz 17. gameweekam. Sveicināti starp rindām, ar jums kā parasti ir Filips un beidzot varam ķerties pie Premjerlīgas. Tātad šīs nedēļas raidījumā nedaudz mazāk par 13. tūri, vairāk par aktuālo un 14. tūri, nedaudz par stratēģiju, par turpmākajām spēlēm un arī par nedēļas uzvarētāju. Tātad populārākie transferi. Pirmajā vietā ir Gordons. Sen bija ieteicis jums šo spēlētāju, viņš jau maksā 5,9 miljonus, iespējams, kad izies video, būs jau 6 miljoni. Vienmēr piedalās uzbrukumos, ir optimālā cenā, kura tagad jau ir pacēlusies gandrīz vai pa miljonu. Šis spēlētājs ir vienmēr aktuāls un es iekļautu viņu savā komandā. Mbeumo, tas ir cilvēks, kurš arī ir must-have līdz 17. gameweekam, ļoti izdevīgs kalendārs. Cilvēks arī piedalās gandrīz visos uzbrukumos un visos asajos momentos, tātad Mbeumo droši varat iegādāties. Zinchenko un pārējā Arsenāls aizsardzība arī ir aktuāla. Nedaudz par katru aizsargu. Zinchenko labs ir tieši tādā ziņā, ka viņš var pieturēt bumbu, izspēlēt bumbu, daudzreiz perspektīvāks uz bonus punktiem, spēlē agresīvāk, bet, protams, ir risks rotācijai un arī nav tik liela stabilitāte aizsardzībā. Gabriels. Mana izvēle krīt uz Gabrielu, tāpēc, ka liels attacking threats tieši pie standarta situācijām pieņemama cena. Uz to brīdi viņš bija lētāks nekā Salibā, un viņš ir arī aktuāls piks. Salibā, protams, visaktuālākā izvēle, visstabilākā izvēle, aizsargs, kurš var iesist golus, piedalās uzbrukumos. Cena ir nedaudz dārgāka nekā pārējiem, bet, ja jūs gribat stabilitāti, Salibā jums palīdzēs. Arī gribu minēt tādu spēlētāju kā Saka. Vienmēr viņu slavēju, gandrīz katrā epizodē. Es domāju, šeit būs kaut kas liekas, viņš ir manā komandā. Un, manuprāt, šis ir neaizvietojams spēlētājs gan Arsenāla rindās, gan arī Fantasy Premjerlīgu treneru rindās. Vēl nedaudz par pussargiem. Tas būtu Doku Alvares, kurš spēlē pussarga pozīcijā, bet ir uzbrucējs Fantasy līgā, un Īsaks. Daudz eksperti ieteica atbrīvoties no Doku. Es nesekoju viņu ieteikumiem. Šis spēlētājs, manuprāt, ir atslēgas spēlētājs gan City rindās, gan spēlēs, kur ir nepieciešams pastiprināt flangus. Un vienkārši tas ir laika jautājums, kad viņš nesīs punktus. Galvenā mana baža bija par rotāciju, bet tagad kopš Champions League spēles es esmu uz 80% pārliecināts, ka Doku startēs pamatsastāvā. Un atceramies, ka City pēc Tottenhams būs viegls kalendārs, un tas ir potenciāls Lutons mednieks. Tātad vēl ļoti aktuāls izvēles būs Palmers ar Īsaku. Īsaks startē pamatsastāvā, Wilsonam ir trauma. Īsaks gandrīz vienmēr ir brīnišķīgs. Viņš atnes kādu attacking returnu. Par Palmeru ir nedaudz savādāk. Ir daudz iegādājušies Palmeru, ļoti daudz iesaka iegādāties Palmeru. Palmers aug cenā. Bet, ziniet ko, skatoties uz spēli Chelsea pret Newcastle, es sapratu, ka Palmers ļoti daudzās situācijās netiek līdz, un viņa punkti galvenokārt nav gluži nelikumsakarīgi, bet tie bieži vien atnāk no kādas pendeles vai no kādas piespēles, kad Chelsea ir acīm redzams pārsvars. Cilvēks, kurš regulāri nesīs jums punktus, es nedomāju, ka tas būs Palmers. Protams, Newcastle atkal, ja jūs gribat papildināt Gordonu ar citiem diviem Newcastle spēlētājiem, manuprāt, Lascelles ir laba izvēle, jo tas ir budžeta aizsargs. Manā komandas konceptā vispār tagad ir plānota tikai budžeta aizsargi, kamēr Lascelles spēlēs. Tā ir laba iespēja dabūt free pointus uz Newcastles aizsardzību. Ja jūs negribat tēlēt 7 miljonus uz Tripieru vai 5 ar astīti uz Šēru, tad Lascelles šobrīd ir ļoti laba izvēle par 4,1–4,2 miljoniem.
Pār spēlētājiem, no kuriem lielākā daļa sāk atbrīvoties, vai spēlētāji, kuri nebūs aktuāli uz 14. game weeku, es negribu runāt par acīm redzamo, tie būs spēlētāji ar traumām. Galvenie, protams, ir Mitoma ar Bowenu. Es nevaru neko rekomendēt tieši uz šo brīdi, jo situācija var mainīties tieši pirms spēles vai tieši pirms game week sākuma. Vienkārši sekojiet aktualitātēm. Es to parasti daru vai nu kluba mājaslapā, vai arī kādos sociālos tīklos, vai arī pašā Fantasy Premjerlīgas mājaslapā. Sons un Alvarez arī tie spēlētāji, no kuriem daudzi menedžeri atbrīvojās. Es teiktu, ka nevajadzētu steigties. Jā, viņiem būs savstarpējās duelis, bet viņi var atnest punktus. Par šo dueli es parunāšu nedaudz vēlāk, bet šos divus spēlētājus es pārdot neieteiktu. Tātad tagad parunāsim par stratēģiju. Es to atspoguļošu uz savas komandas. Atkal biju pieļāvis kļūdu un nedaudz pastāstīšu jums par to. Un arī pastāstīšu par saviem turpmākajiem plāniem. Tātad bieži vien ir situācija, kad pašā pēdējā brīdī kāds spēlētājs parādās sarkans. Manā gadījumā tas bija Caboret. Es viņu nomainīju uz Guehi. Man likās, ka man nākamajā nedēļā pietiks naudas un Buemo, bet, diemžēl, tas nenotika. Un man nācās veikt papildus maiņu, līdz ar ko es iztēlēju -4, nomainīju Kešu pret Mikolenko, kurš, manuprāt, ir ļoti laba izvēle, tikai par 4,4 miljoniem, ļoti uzbrukošs malas aizsargs, kurš piedalās ļoti daudzos uzbrukumos. Šo spēlētāju es labprāt gribētu redzēt savā komandā. Un, protams, Diaby spēlētājs, kurš neattaisno manas ekspektācijas, bieži vien nospēlē tikai uz 1 punktu, viņu nomaina jau puslaikā. Diaby manā komandā ir pienācis gals, un, protams, Buemo ir ļoti solida aizvietojums. Tīri tāpēc, ka viņš ir Brentfordas zvaigzne numur 1 šobrīd un ir ļoti aktuāls kalendārs. Kopumā tālāk mana komanda palika nemainīga. Visdrīzāk aizsardzībā būs Cimikas, Gabriels un Mikolenko. Es vēl šaubos par Guehi, jo Kristāla diemžēl sāka laist pārāk daudz golus. Viduslīnijā Doku, Saka, Salaksons un Buemo. Ļoti uzbrukoša viduslīnija. Es domāju, komentāri te ir lieki. Jā, protams, daudzi pateiks, ka Doku nav labākā izvēle pret Tottenhamu, tieši tāpat kā Sons, bet es domāju, ka spēle nebūs tik rezultatīva, bet šie spēlētāji atnesīs kādu punktiņu. Uzbrukumā Alvarez ar Haalandu. Kapteini šoreiz es visdrīzāk izvēlēšos Salahu. Protams, spēlē pret Fulhamu, kuri vidēji ielaiž 2 golus spēlē. Un, manuprāt, man ir bažas, ka Tottenham radīs problēmas City. Es tāpat esmu diezgan pārliecināts, ka City uzvarēs šajā gadījumā, bet, manuprāt, nebūs ļoti rezultatīva spēle, jo Papadopulu ar to, kas viņam ir, mēģinās izspiest maksimālo, kas ir pressings, kas ir nedaudz, varbūt cilvēki nosauks to par antifutbolu, un īsti neļaus spēlēt City spēlētājiem. Tāpēc Haalands iespējams būs tikai vicekapteins. Protams, ir ļoti labs Lutons mednieks, Buemo, bet mēs arī varam pamanīt to, ka Lutona ļoti cīnās pēdējās spēlēs un nevēlās būt par galveno pastarīti. Tā, un tagad nedaudz par 14. stūres prognozēm. Sen neesmu to darījis, tāpēc, manuprāt, ir pēdējais laiks. Tātad, jā, ļoti īsi par katru spēli. Pirmā spēle ir Arsenāls pret Vilkiem. Protams, Arsenālam acīm redzamais pārsvars. Gaidu punktus no Sakas. Vilki nav tik stabili aizsardzībā, tāpēc visdrīzāk vismaz 2 goli Arsenālam, kas nodrošinās viņiem komfortabu uzvaru. Brentford pret Lutonu, protams, visi trumpi un kārtis ir tieši Brentfordas pusē. Lutona var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus, bet ideālā variantā Buemo būtu double digit pēc šīs spēles. Burnley pret Sheffieldu. Ja kāds grib spēlētājs tieši šim pārim, Kolešo, Browns,
Sheffieldai iespējams Archers. Es pieļauju, ka būs goli šajā spēlē, nebūs bezvārtu neizšķirs, kur vairāk cilvēki varētu sagaidīt no tā. Tāpēc, ja jūs esat izmisis pēc šiem spēlētājiem, lūdzu, lieciet viņus savā komandā. Nottingham Forest pret Evertonu. Man no šīs puses būs Mikolinko. Ja jūs esat Evertonas fanāts, tas var būt Maknīls vai Dukurē, kurš mani pievīlē pāris stūrus atpakaļ. Tas pats arī Evertonas Smiles uzbrucējs Calverts Lewins. Šie spēlētāji no Evertonas puses. No Nottingham Forest tas būtu Elanga, Gibbs Vaits. Vai arī kāds no aizsargiem, kā Aurieris, arī būtu labi izvēle. Newcastle pret Manchester United. Šī spēlē man liekas, ka United paņems virsroku, tas ir nedaudz pret odiem, jo ir viens svarīgs faktors. Newcastle ļoti vāji spēlē tieši pēc Champions Leagues. Un, kā mēs zinām, bija spēle pret PSG, kura beidzās ar neizšķirtu, iztērēt ļoti daudz enerģijas. Spēle sestdien. Es domāju, ka viņi nepaspēs atkopties. Bournemouth pret Aston Villu. Man šobrīd nav neviens Aston Villas spēlētājs. Iespējams, tā ir kļūda. Watkinsam katrā spēlē ir vismaz 2-3 momenti, kur vienu viņš realizē. Diabī man vairāk nav. Douglas Luiss parāda sevi šobrīd labāku par Diabī. Un, protams, kā parasti ir Pau, Digne un Cash aizsardzībā. Arī Bournemouth var pārsteigt, tas ir Salankē, uzbrukuma Smailē un Tavarņērs, kurš arī viņu atbalsta. Chelsea pret Brightonu. Es varētu pateikt, ka tā būs rezultatīvākā tūres spēle. Es arī ceru, ka tā būs rezultatīvākā. Man, diemžēl, nav neviena spēlētāja no viņas, bet man gribās iedot tādu prognozi, jo abas komandas spēlē uzbrukošu futbolu un vienkārši ļauj viens otram spēlēt. Liverpool Fulhamu ceru par double digitiem no Salaha. Viņš visdrīzāk man būs kapteinis. Es domāju, to izvēlēsies arī ļoti daudz citu menedžeru. Tāpēc šī spēle būs diezgan acīm redzama. West Ham pret Kristālu. Bowens iespējams nebūs vēl vesels uz šo spēli, bet mēs redzam, Kudus rada izcilu futbolu, pārsteidz ļoti daudzus aizsargus, un Guehi ir maz ticams manā sastāvā. Un centrālā spēle Manchester City pret Tottenhamu. Šeit es gribu nedaudz padiskutēt. Ļoti daudzi saka, ka Tottenhamai šobrīd ir ļoti liels traumēto un diskvalificēto spēlētāju saraksts, bet daudz arī saka, ka kāpēc nespēlēja Hojbergs, kāpēc nespēlēja Dairs, kāpēc nespēlēja Devijs. Ja spēlētāji ir viennozīmīgi augstākā ranga un klases pārstāvji, bet saprotiet, futbols ir kā mājas uzbūve. Jums ir jāuzbūvē pamats, sienas un jumts. Katrs treneris, kā arhitekts vai inženieris, to būvē savādāk. Viņš izvēlās savus materiālus, kuri attiecīgi savā starpā izveido sinerģiju. Tas nozīmē to, ka bieži vien ļoti labi spēlētāji vienkārši tik labi neiedarās vienā vai otrā trenera zīmējumā. Un šobrīd, kā es redzu, Hojbergs tik labi, viņš nevar īstenot visu savu potenciālu tieši pie Pospadopulu, bet tie spēlētāji, kuri ir traumēti, viņa gadījumā tie ir neaizvietojumi. Viņš īsti vairs nevar spēlēt savu futbolu, un tāpēc viņš mēģina adaptēties. Viņš mēģina to darīt ar lielu presingu, nedaudz ar antifutbolu. Sons spēlē kā Smiles uzbrucēja devītnieku. Manuprāt, tā nav gluži viņa pozīcija. Bet ir daudzi faktori. Tāpēc man liekas, ka City paņems virsroku, jo viņiem nav pārmaiņu komandā. Viņu māja ir uzbūvēta tieši pēc projekta, nav nekādas piespiedu mājiņas. Vienīgais mēs redzam to, ka Doku diezgan nopietni ir izspiedis Grīlišu, un šobrīd City viss sanāk.
Mana prognoze šo spēli 2-1 City labā, bet varbūt mazāk. Dzīvosim, redzēsim. Beidzot, mēs tikām pie mūsu nedēļas uzvarētāja. Tas būs Mārcis Kolbergs ar 71 punktu un komanda Cold Splinters. Mārcis ir ļoti balansēti nospēlējis gan aizsardzībā, gan viduslīnijā, gan nevainojumi Smailē. Aizsardzībā difference makers Laselas, viduslīnijā tas bija Gordons un Douglas Luiss, un priekšā diezgan standarta izvēle Haalands ar Watkinsu. Es viennozīmīgi arī centīšos konvertēt Alvaresu pret Watkinsu. Un kopumā arī kapteiņa izvēle nepievīla, kas bija ļoti daudz pārējiem menedžeriem. Tāpēc, Mārci, apsveicu tevi, laba spēle! Tātad uz šīs nots mūsu raidījums nāk uz beigām, bet es gribu paziņot, ka nākamnedēļ mūs sagaida patīkams pārsteigums ne tikai Fantasy Premjerlīgā, bet arī starp rindām. Tāpēc sekojiet mūsu kanālam, noteikti jautājiet komentārus jebkuru jautājumu, kas attiecās uz Fantasy Premjerlīgu un vispār Premjerlīgu. Diemžēl man nevienmēr sanāk atbildēt laicīgi, bet es ļoti sagaidu no jūsu jautājumus, pa kuriem es varbūt nepasaku raidījumā, bet man ir tiešām patīkami atbildēt komentāros. Tātad nedaudz atklāšu kārtis. Cerams, nākamajā raidījumā mums būs viesis un arī 100 subscriberi. Uz šīs jums pateikšu visu labu un tiksimies pēc nedēļas. Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena un uzvaru. To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi.